Esam ieradušies Slovākijā augsto Tatru reģionā, kur ievācamies Popradas viesnīcā Aqua City. Viesnīcā, kur ir lielākais akvaparks visā Slovākijā. Pirmo dienu pavadām uz kalnu, kur ir liels putenis un vēl pazūd elektrība. Apskatām leduspilu un pat dažus kilometrus garo trasi. Braucam ar ragavām no kalna. Pa to laiku ir sākus spīdēt saulīt un varam baudīt slēpošanas priekus uz kalniem. Bet vakaros dalamies ar saviem dienas iespaidiem. Esam tikuši līdz Polijas viesnīcai, esam pavisam netālu no Zakopanes, netālu arī no Slovākijas robežas. Mums šodien plāni izmainījās, mēs nebraucam līdz pašai Slovākijai, līdz Popradai, kur mums būs viesnīca, bet mēs paliekam šeit viesnīcā. Bet jau esam saguruši, esam tikko pēduši vakariņus, tepatām viesnīcā bija tāda maza virtuvīta, veikalā nopirkām roltonus. Esam arī agri no rīta jau ēdam rokas un dodamies mūsu viesnīcu Popradu. Ļoti ceram, ka Slovākijas kalnos jau rītā būs sniegs, lai mēs varētu paslēpot. Bet tagad mazgājamies, ejam čučēt un ceļamies no rīta. Tiekamies rīt no rīta. Atā! Ja vakarā mēs atbraucām, ārā līja lietus, mēs uz veikalu gājām pa lietu, tad tagad ārā jau ir sniegs. Bet mums stundiņa vēl līdz Popradai, tad mēs noliekam visas somas un braucam jau uz kalnu, beidzot. Tā diena ir klāta, Rodi, vai ne? Beidzot mēs varēsim uzslēpot, pasnovot atkal. Jā, ja pirms 10 stundām šeit lija lietus un nebija no sniega ne mīņas, tad pa nakti sasniga tā, ka ceļš uz Popradu mums ievilkās un 1 stundu brauciens pārvērtās par 2 stundu braucienu. Beidzot esam saģērbušies, lai varētu kāpt uz mūsu foršāku kalna. Esam visi gatavi. Aizmugurē arī jau ir gatavi, viņš saka, jēs, savam pirmajam braucienam dzīvē. Rodi, tu esi gatavs? Juhu, mēs esam jau uz pacēlāju. Mēs ar Rodi esam gatavi jau. Tūlītām brauksim savu lielo pirmo nobraucienu. Oho, mūs apturēja. Mēs apstājāmies. Tur vispār gaisā visi karājās. Pirmajā dienā mēs izmēģinām mums jau zināmo kalnu ar nosaukumu Tatranska Lomnica, kur esam slēpojuši pirms 2 gadiem. Nu ko, viens kritiens jau ir manā kontā. Nu ko, novelsim visu, protams, uz dēli. Mēs ar Rodi esam veiksmīgi tikuši no kalnlejā. Dažas reizes atkal nokritām, bet tā ļoti pa vieglo un ļoti lēnām braucot. Bet ir paveicies, ka mēs neesam iesprūduši tur tajās tagad trosēs augšā. Izskatās, ka te elektrība vienkārši ir pazudusi. Interesants fakts no ceļojuma bodes. Slovākijā augstākais botāniskais dārzs atrodas Lomnickas virsotnē, kas ir 2634 metri virs jūras līmeņa, un šī ir augstākā vieta Centrālā Eiropā, kur ir iespējams palikt pa nakti. Esam atgriezušies no kalniem, esam iečakojušies viesnīcā, dzīvojamies atkal Aqua City Popradā, Mountain View. Visi balkoni ir ar skatu uz kalniem. Šodien ir apmācies, bet mēs domājam, ka rītā jau noskaidrosies. Un otrdien rāda vispār brīnišķīgi saulainu laiku, ka mēs varēsim redzēt visus kalnus. Bet tagad mēs esam pēduši pusdienas. Mums ir 2-3 stundas laika, lai aiziet šeit uz akvaparku uz Spa. Tikko atnācām no baseiniem, esam nopeldējušies, esam pirtiņās izkarsējušies, esam džakuzi pasēdējuši.
Īstenībā šajā viesnīcā mēs bijām 2 gadu atpakaļ kopā vēl ar Robertu Vītolu, viņa draudzeni Zāni. Bet tie, kas nav redzējuši šo mūsu sērijas no 2 gadu atpakaļ piedzīvojumiem šeit, Slovākijā, tieši šajā pašā viesnīcā variet pastīties šeit. Šeit augšā ir links. Un 2 gadu atpakaļ, kad mēs bijām, dažas lietas, kas ir tagad, tajā brīdī nebija. Bet šeit bija baseini, kad var iziet ārā un ūdens ir tāds tā kā apmēram kublā, kā džakūzī. Šits te ir karstāks, un šitam te daži grādi augstāks, tā kā 1, 2, 3. Ej, tu nost, kas ir jādara? Lai jums parādītu visu, kas šeit notiek ārā. Ai, cik te ir augsts man kājas. Ne tikai sals, bet sāp. Piemēram, ja tikai tagad būtu nesen atgriezušies no slēpošanas, mēs varētu mierīgi pārģērbties, aiziet vakariņās un tad iet uz spa. Tas ir baigi labi, kad ir brokastis un vakariņas un ka tev nav jārūpējās par šīm 2 ēdienreizēm. Pusdienas nav vajadzīgas viesnīcā, jo tajā brīdī mēs esam kaut kur uz kalniem, mēs aktīvi slēpojam. Tagad mēs ejam iekšā vakariņās, ēsti vakariņas un jums parādīsim, ko mēs ēdīsim. Es nezinu, vai ņem rīsus vai pastu, jo vēl nav pasta, bet katru reizi ir rīsi. Esam tikko pēduši vakariņas un atgriezušies savā numuriņā. Ļoti esam pieēdušies. Kā es pirmīt teicu, ir ļoti labi, kad jums ir vakariņas. Un ja vakariņas ir iekļautas viesnīcas cenā, tad, protams, ka vienmēr sanāk pieēsties vai pat pārēsties. Tieši par šo dienu. Varbūt tā mūsu jaunais censonis, jaunais sportists, jaunais futbolists. Var izstāstīt, varbūt, kā tev šodien patika, ko tu šodien vispār darīji? Jā, man patika šodien visvairāk, kā mēs slēpojām, bet vienīgā sliktā lieta bija, kad izslēdzās elektrība un vairāk nevarēja slēpot. Divas tikai reizes. Un tās reizes bija tikai, ka mēs pa rīktīgi stāvu kalnu. Cik tu tajā kalnā? Es laikam 3 reizes nokritu. 3 vien vairāk. Un šitā te 3. stāvā ir bērnu istaba, 2. stāvs pat. Es tur droši vien nevaru iet, jo tikko no spā viss labs esmu. Batuts ir 2. stāvs bērnu tādā laukumā. Un vēl 3. stāvā ir vēl viena bērnu istaba. Un tur 2. stāvā visur tur milzīgi tur visu var to darīt. Ko tu sagaidi no rītdienas? Mākali slēpot. Jā, un katru dienu citā kalnā mēs slēposim. Jā, tā mums sanāk, mēs 3 dienas būsim Slovākijā un tiešām katru dienu mums būs cits kalns. Un vēl mēs brauksim uz Vāciju, kurš tas bija milzīgs akoparks. Viens no vislielākajiem. Tas bija noslēpums. Kāpēc tu pateici mūsu skatītājiem? Kāpēc neteici man? Kāpēc neteici tev, ka brauksim uz Vāciju? Nē, kāpēc tu neteici man, ka tas bija noslēpums? Un spā man arī patika. Viņš bija rīktīgi milzīgs, daudz bērnu basēni, milzīgi džakūzī. Bet vispār, ko tu mūsu skatītājiem teikt, ja brauc Slovākiju, vajadzētu šajā viesnīcā palikt par nakti? Jā. Jā? Jā, tiešām ar bērniem arī. Galvenais ar bērniem atbraukt. Labvakar, dārgie skatītāji! Pie mums šodien studijā ir Ilvija, kur jūs arī redzēsiet mūsu nākamajās Indijas sērijās. Bet šoreiz ne par Indiju, mēs parunāsim par Slovākiju, par kalniem, par slēpēm, par sniegu. Ko tu gaidīji, kā tu gatavojies šim visam piedzīvojumam un kā tev izbeigās sanāca? Pa nakti negulēju, uztraucos, bija bail. Kad man bija vairāk bail braukt uz Indiju vai braukt slēpot. Tomēr, jā? Es iemācījos uzkāpt uz slēpēm, iemācījos attaisīt slēpes, novilkt slēpes, iemācījos iesildīties. Nobrauci bez kritieniem? Es vispār nekritu. Jā? Es vispār nekritu. Pirmā reize, kad es uzkāpu un sapratu, ka es kaut ko varu izdarīt, bija tā, juhu, un es aplaudēju, un viņa smaidīja man tā trenere. Paldies, lai tev veicās. Paldies. Pie mums šodien studijā šeit, Slovākijā, ir vēl viens iesācējs, Artūrs. Artūriņa izstāsti, kā tev šodien gāja uz kalna? Mēs ar tēti braucām pa kalniem un... Bija baigi forši. Jā. Bet tu biji pirms tam arī uztraucies. Tava mamma pirms tam teica, ka viņa bija ļoti uztraukusies un nakti negulēja. Bišķi bija bail. Kā jums tur īsti šodien veicās tā kalna?
sliktākā slēpošana manā pieredzē. Labi, bet tik un tā nereiz nenokrītāt. Vienreiz nokritām. Tomēr, jā. Vienreiz, pa melno trasi. Bet tu jau laikam, Janka, tu jau esi gājis ne pa kalniem. Nē, ir braukts, jā. Bet salīdzinot Slovākijas šos kalnus un kādus citus kalnus, kur tu esi bijis? Liela tā ražģīca, kā saka, nav. Vienkārši ir kaut kur ir augstāks, kaut kur ir platāks un kaut kur ir mežaināks. Rezultāts jau viens. Jā. Kaips jau viens ir, jā. Tieši tā. Skatītāji, tiekamies rītā. Sērijas turpinājumā dodamies uz Starijas Mokavēts, kur ar vilcieniņu uzbraucam kalnā apskatīties ledus pili. Un ar ragavām traucamies lejā no kalna, bet pa to laiku jau uz kalniem sāk spīdēt saulīt un varam baudīt slēpošanas priekus. Bet vakarā atskatāmies uz saviem piedzīvojumiem. Pavasara cenu bums ir klāt! Izbaudi vilinošo Turciju no 330 eiro, atklāja romantisko Eviju, Korfu vai Krētu no 420 eiro, iepazīsti Batumī vai Bodrumu no 530 eiro, atpūties Melnkalnē vai Albānijā no 375 eiro. Laiks doties atpūtā. Rezervē vairāk kā 1000 saulainākos ceļojumus mājaslapā ceļojumubode.lv. Iepriekš sērijā esam ieradušies augstajos Tatros Slovākijā, ievācamies viesnīcā Aqua City Popradā, bet pirmajā dienā uz kalna mūs sagaida putenis un pat pazūda elektrība, bet vakaru pavadām viesnīcā atskatoties uz pirmajiem piedzīvojumiem. Raidījuma ģenerālsponsors ceļojumubode.lv. Ceļot bez robežām televīzijā jau ir 5. gadu un esam pateicīgi saviem skatītājiem par šo kopā būšanu. Tādēļ sadarbībā ar hukusbukus.com esam sarūpējuši lielisku balvu dāvanu karti 250 eiro vērtībā, un pie šīs dāvanas varēs tikt kāds no jums, kas aktīvi komentēs mūsu jauno sezonu Gold Barbell YouTube kanālā. Labrīt no rītā! Mēs šodien pamodāmies Slovākijā, un kas mums iepriecināja tas, ka šeit ir saulīte. Mūsu šodienas plānos ir aizbrauksim tagad uz vienu vilcieniņu, uzbrauksim kalnā, apstīsimies ledus pilī, un tad mēs ar ragavām brauksim lejā. Tā izskatās bagažnieks mašīna ar mantām, kad braucam uz kalniem. Paldies Fans LV par šīm drēbēm. Vismaz mēs gan esam stilīgi, gan arī silti saģērbušies. Nu ko? Visi gatavi laist ar ragavām? Jā! Baigās ragavas. Interesants fakts no ceļojuma bodes. Viņas majestāte karaliene Elizabete II un princis Filips 2008. gadā apmeklēja augsto Tatru apgabalu. Arī karaliene brauc ar šo pašu vilcieniņu uz kalna virsotni, kur var apskatīt ledus pili. Pīli esam apskatījušies. Tagad esam gatavi braukt ar ragavām lejā šajā lielajā putenī un vējā. Nu čau visiem, riktīgi labi iet. Lūk, te viens normāls hodiņš. Stūrējām. Ir labi. Vai grūti braucam, ne? Jā. Finišā esam. Šļūcām ar ragavām baigi forši. Bailes pārgāja. Kājas piedzinu, jo vajadzēja stūrēt ar kājām, jo nemācīja ar striķīti. Bet tā baigi forši apdzinu savu komandu, jā. Un tagad mēs brauksim uz kalniem akli slēpot. Bet atbraucām tagad uz Strebska pleso. Šeit saulīte, -7.
Īstenībā ir laiks tieši tāds, kā ir vajadzīgs uz kalniem. Vienkārši sirds priecājās. Jē, kāds te kaips ir un kāds mākoņi ir zem mums. Rodis Reku mācās lēnām braukt. Te ir super. Pastieties kāds. Kāda šeit ir pasaka? Saulīte. Nav patreiz neviena veida. Pusdienas pārtraukums. 1840 metri virs jūras līmeņa. Čata pat Suliskava. Ko labu apetīti? Paldies. Esam izsaukli. Kā zupīts? Stipra daudz des iekšā. Ilvijas otrās dienas pirmais kalniņš izskatās šādi. Tās ir tavējais. Un ko tu saki, šodien būs labāk? Jā, 100 punkti. Ko jaunieši var pateikt par slēpošanu? Augšā pašā tāds kaifs. Tik labi. Ārtur, ko teiks par slēpošanu? Pirmā reize, tad, kad biju sācis, es ar tēti biju. Un tad, kad es otro dienu biju iesācēju kalniņā, tad es ļoti labi iemācījos. Un ko mums Ilvija labi pateiks? Vairāk patika ar dīvāniņu augšā braukt un skatīties uz smukajiem skatiem. Bremzēt māk bremzēt. Par savu pieredzi. Par kuru? Vai labi, forši. Vai labi. Labrīt no rītā. Mums šodien ir trešā diena šeit Slovākijā. Mēs jau esam pēduši brokastis un tagad taisamies. Ģērbimies, lai brauktu uz kalniem, jo to, ko mēs redzam tagad šeit no balkona, tas ir vienkārši fantastiskākais skats. Esam atbraukuši uz kalnu trešā dienu. Šodien uz kalnu esam šodien uz tā paša kalna, kur bijām pirmajā dienā, bet šodien salīdzinājumā ar pirmo dienu fantastikā. Šodien ir saulīt, neviena mākoņa. Tā kā mums šodien ir šī noslēdzošā diena šeit kalnos, tad es domāju, ka mēs viņu izbaudīsim uz pilnu klapi. Šī visa laikam sērija būs tāda, mēs visu laiku, wow, forši, wow. Esam pa pirmajiem kalniņiem iesildījušies un esam gatavi doties tur augšā aiz manis, kur ir tie kalni. Thank you so much. Bet atkal pa stāvot rasi brauc vienā vietā. Apsēdos uz pakaļus. Vispār aizmirsu, ka man ir GoPro. Labi, ka viens vietējais pieslēpoja un atdeva man GoPro. Tā jūs visus šos kadrus droši vien, ka neredzētu. Tomēr tā melnā trase. Varbūt viņa nav pa stāvu. Nu, viņa ir stāvu, bet visu laiku sanāk ļoti jāsasprindzinās un kājas
ļoti spēcīgi piekūst. Īstenībā pēc tam, kad mēs braucam pa Lēzenāku, mēs braucam tā kā atbrīvojušies, un tur ir tā, ka ļoti stingri kājas piekūst, un mēs nospriedām, ka mēs nebrauksim vairs tik augstu. Rodas gatavs? Jā! Trešā diena arī veiksmīgi noslēgusies. Noslēguši savu slēpošanu uz kalnu, atgriežamies viesnīcā, kur vakaru baudam spa kompleksā, un Rodrigo ir gatavs parādīt, kā viņš relaksējas pēc garās dienas uz kalna. Tagad, kad mēs ejam uz vakariņām, mēs parādīsim jums bērnu istabu. Ēd vakariņas, es iešu skatīties lāzeršovu akvaparkā. Tas lāzeršovs 3D bija rīktīgi labs. Šitien ir kafejnīca, šitien ir saldējumi. Es neesmu nekur redzējis šitādu saldējumu. Ko, dargie skatītāji, mums ir noslēdzies šis Slovākijas trakais slēpošanas piedzīvojums, un pati galvenā mums ir Ilvija, protams, jo viņai šis bija pirmais izaicinājums un pirmais brauciens pa lielajiem kalniem. Noteikti visi grib zināt, nu kā tad tev veicās? Man patika otrā diena. Otrā. Pa bērnu trasīti. Mēs jau Jānis sarunājam, mēs nākamgad atkal braucam. Tu piedalies? Nezinu. Es varu padomāt. Es, manuprāt, pēc sava tā lielā pirmā piedzīvojuma Slovākijā, nu nezinu, manuprāt, gadus 10 nemēģināju vispār, ko nozīmē kalns, un tad kaut kā ar džekiem izdomājam, ja neiet tas slēpēm, varbūt jāpamēģina dēles. Un dēļ aizgāja. Bet es tev novēlu nevilkt 10 gadus garumā, un jau nākamajā gadā. Nesanāks vilkt, jau plāni, jau ir gaiziņš. Milskalna gaiziņš. Uz Milskalnu vismaz aizbrauc. Uz Milskalnu, jā. Nu, Jančuks, kā tev gāja? Forši, kad tiku no visiem vaļā. No šitām bremzēm, jā. No visām bremzēm tiku vaļā, bet līdz tam jau gāja grūti, kamēr katram uzvelc zābaku, sagriez muguru, tagad šķīps staigāju, Ārturs sāka jau labi braukt. Un tad, kad es pa brīdim kaut ko no visiem atšos, es varēju līdz galam uzbraukt. Līdz pašam galam netiku, jo, vajadzēja ēst, un atkal ēst. Nav jau interesanti atbrauc visi un visi māk kaut ko. Nu, kad mēs te sēdēsim vakar, man forši, es to kreiso to kāju, tur pieliku, tur šitu, es tur palecos. Es gāju 100 lejā, jā. Nu, protams, ka pats lielākais prieks ir par tiem bērniem, kad viņiem tas patīk, kad viņiem tas sagādā. Maziem. Jā, viņiem sagādā tas baudu, kas tam mums, mēs lielie tikai ķeram no tā kaifu, ka viņiem ir prieks, protams, arī pašiem patīk, bet mums nāk bērni. Ir jābeidz, mēs jau runājām. Nu, neko, ņemam īstenībā abus jauniešus un uzprasīsim viņiem, kā viņiem klājās uz kalnu. Šovakar pie mums studijā ir 2 paši galvenie. Šo visu ceļojumu, šī vispār brauciena galvenie varoņi Artur izstāst. Nu, kā tev patika slēpošana, jo tev bija šī vispār pirmā pieredze? Nu, man patika braukāties. Tu vari nobraukt par kalnu pats? Nu, jā, maku. Jau vari, ja? 3 dienās tev sanāca, ja? Jā. Nu, labi, Rodi, izstāsti tev. Mēs bijām uz 2 kalniem. Pirmajā dienā mēs bijām uz šito pašu kalnu, kas ir šodien. Tur nedaudz bija vējš un putenis, un tad mēs bijām vakar uz vienu kalnu. Un šodien, kurš kalns tev patika labāk? Tagad, šodien mēs braucām, jo braucām pašā augšā. Riktīgi stāvs, piededzina kājas riktīgi. Tāda divveidīga divveidīgas Nē, tur ir, vietas. es palīdzēšu Rodim izstāstīt. Ir tā, ka tu vari braukt pa vienu it kā trasi, bet tad tev ir vairākas iespējas braukt pa labi, pa kreisi vai pa vidu, un tad tu vari aizbraukt dažādos virzienos. Pa 3 dienām, Artur, tu nokriti daudzreiz? Tad, kad biju pirmo dienu jau mācījies, 2 reizes nokritu, otro dienu nokritu 3.
Un šodien? Un šodien nokritu 2. Tikai, jā? Nu, Rodi, kā tev gāja tiem kritieniem? Nu, arī labi. Nu, es daudz nokritu, riktīgi daudz, bet nekādīgi nav. Nu, izskatās riktīgi slikti, bet riktīgi mīksti nokrīt. Man arī šodien sanāca apsēsties uz dibena. Apsēdos uz pakaļas. Apsēsties uz dibenu vairākas reizes. Ļoti labi, ka nesanāca nokrist uz priekšu, kā tas bija vakar. Pie tā mazā ātruma kaut kādās brīžos, kad es gaidu Rodis, tur hop, kaut ko samisējies, kaut kas kājas, un hops gar zemi. Un, protams, arī viesnīca, kur mēs dzīvojam šeit, tas arī ir tāds viens liels prieks bērniem. Mēs atbraucam mājās saguruši, knapi dzīvi, lielie ieguļās gultā atpūsties, bērni jau ir uzvilkuši peldienes un jau skrien uz lielajiem baseiniem. Un bērnu istabu. Un bērnu istabu, jā. Bet nu vispār jums patīk slēpot? Jā. Artur, patīk? Brauks atkal? Jā. Viņš dabūja slēpošanas slimību, es arī. Un Ivars arī. Mums ir noslēgusies šī 3 dienu slēpošanas tūra šeit, Slovākijā, pats galvenais. Ka ir bērniem prieks, un kad mums pieaugušajiem nav nevienas traumas, ka mēs šodien jau vācam čemodānus, mēs krāmējam savus somas, rīt agri pēdam brokastis un dodamies 9 stundu braucienā uz Berlīni. Mēs visas 2 dienas dzīvosim Tropical Island akvaparkā, jo mēs gribam salīdzināt, kurš ir labāks, Suntago vai Berlīnas akvaparks. Tā kā es domāju, jau tiekamies mašīnā. Gribēju teikt Berlīnē. Nākamajā sērijā 9 stundas brauciens uz Vāciju un no sniegotajiem kalniem esam nokļuvuši tropos. Vienā no lielākajiem ūdens atrakciju parkiem pasaulē, kas atrodas zem jumta ar nosaukumu Tropical Islands. Pirmo reizi dzīvojam pašā parka teritorijā un sajutīsimies it kā tiešām esam kādā Āzijas tropu salā. Baudīsim pludmales un ūdens slitkalniņus, baseins un džakūzī, redzēsim flamingo un vienvārds sakot piedzīvosim īstu tropu atpūtu ziemas laikā tepat Eiropas sirdī. Cik ļoti tev ir paveicies, ka tu esi mūsu ceļojuma raidījuma skatītājs un iespējams beidzot ir pienākusi tā diena, kad tu ar visu ģimeni vari atpūsties pilnīgi bez maksas. Vienā no foršām Kemeras viesnīcām Lankaura Beach viss iekļauts. Un pirmais noteikums – jums ir jābūt mūsu YouTube kanāla Gold Barbell sekotājam. Otrais noteikums – jums ir jāpiesako Instagramā Lankaura Beach profilam. Un visbeidzot, trešais noteikums – jums ir jāatrod Facebook grupa Ceļot bez robežām, jāatrod šis konkursiņš, viņš ir jānošārē savā lapā un apakšā ir jāietago kāds draugs. Un šos konkursa noteikumus jūs varat redzēt mūsu mājaslapā ceļotbezrobežām.lv. Ieiet mūsu mājaslapā, izlasiet visus noteikumus, izpildiet šos visus noteikumus, piedalieties konkursā un jau pirmo ģimeni mēs izspēlēsim tieši uz Ziemassvētkiem. Un jau pirmā ģimene ir tikusi pie šīs lieliskās balvas. Apsveicam Evitas un Nila ģimeni. Klausies Radio SVH populārākos raidījumus arī Spotify. Laipni lūgti Kaunijā, Lietuvas pilsētā, kur aiz katra stūra ir iespējams atklāt kādu kaunastika noslēpumu. Kaunastika ir unikāla sajūta, ko var piedzīvot tikai Kaunijā. Kaunastika palīdz jums iepazīt pilsētu, kas ir kultūras, ielu mākslas, jautrības un pārsteigumu pilna. Galu galā Kaunijā ir tūkstošiem vietu, objektu, lietu un parādību, ko atklāt. Aicinām jūs pārliecināties! Dodieties baudītā atpūtā uz Hotel Jūrmalas spa, vienā no lielākajām spa viesnīcām Baltijā. Izbaudiet komfortu ērtajos viesnīcas numuriņos, mūsdienīgus baseinus, 6 dažādas saunas un daudzveidīgas spa procedūras Wellness Ozas baseina centrā, kura laikā var nobaudīt arī atspirdzinošus kokteļus. Šo un daudz citus jaukus piedāvājumus var rezervēt portālā hukusbukus.com.
Ja meklē skaistu vietu, kur atpūsties ar ģimeni vai draugiem, esi laipni gaidīts Madonā apartamentos Sniegi. Jaunajos dizaina namiņos varēsiet baudīt lieliskas brīvdienas, izkarsēties saunā vai relaksēties vannā ar skatu uz dabas ainavu. Ja esiet aktīvās atpūtas cienītājs, pāris soļu attālumā atrodas sporta un atpūtas bāzes Meceres Sils. Apartamenti Sniegi parūpēsies, lai jūs kopā būšana būtu neaizmirstama un jūs gribētu atgriezties vēl un vēl. Tu esi pelnījis atpūtu, bet nezini, kurp doties? Igaunijas pilsētā Tartu ir lieliska viesnīca ar komfortabliem numuriem un lieliskām vannas istabām. Bet spa kompleksā ir iespējams baudīt pirts rituālus vairākās saunās, relaksēties ar džakuzi uz viesnīcas jumta, noskrubēties ar sāli vai vienkārši baudīt ūdenspriekus baseinos. Neizejot no viesnīcas, nokļūsti biznesa kvartālā ar zīmolu veikaliem un jaukām kafejnīcām. Šo un daudz citus jaukus piedāvājumus var redzēt portālā hukuspukus.com.